Šoreiz pasākums ir noteikti piekto gadu pēc kārtas, kad mēs sākām ar 12 cilvēku sastāvā, un šodien esam izauguši jau līdz vairāk kā 100 cilvēkiem. Tiešām liels prieks, kad pasākumu apmeklē nozares eksperti, uzņēmumu vadītāji un vispār tik pārstāvs arī visas profesijas. Tā kā mēs varam augt gan kopā ar mūsu klientiem un sekot līdzi tam, kādas jaunās tehnoloģijas šeit parādās. Paldies Hansabam par šo iespēju piedalīties konferencē, bet, manuprāt, vispār uzņēmējiem kopumā nepieciešama šī informācija par to, kā automatizēt savu biznesu, ar kādiem rīkiem, ar kādām sistēmām, ar kādiem procesiem, ar kādām idejām. Un šis bija, manuprāt, lielisks pasākums, kurā šo informāciju iegūt, iedvesmoties, saprast reālu pieredzes stāstus, kā uzņēmumi izmanto gan mākslīgo intelektu, gan automatizāciju. Un paldies vēlreiz Hansabam par šo brīnišķīgo iespēju šeit būt. Manuprāt, šādi pasākumi pilda vairākas funkcijas. Viens ir tāda kā sociālā funkcija, kad izglīto uzņēmums par inovācijām, par tehnoloģijām, par automatizāciju. Otra būtiska lieta uzņēmumiem tā ir tīklošanās. Piemēram, es šodien iegūju 5 jaunus kontaktus, ar ko sazināties nākotnē un varbūt veidot kopējas biznesa attiecības. Ļoti biju pārsteigts par Ditas Mirbahas, Latvijas pasta valdes locekles prezentāciju. Nevis pārsteigts, bet tā kā patīkami pārsteigts par to informāciju, ka Latvijas pasts ir uz tāda attīstības ceļa un ka drīz gaidām lielas pārmaiņas gan zīmolā, gan vispār arī tehnoloģijās. Un jā, paldies!